Draugi, mēs esam Pētera primāta vietā. Vietā, kur Jēzus 3. reizi parādījās mācekļiem pēc savas augšām celšanās. Tieši šai vietā, saskaņā ar ļoti senu 1. gadsimta svecenieku liecību, Jēzus runāja ar Pēteri: vai tu mani mīli, vai tu mani mīli, vai tu mani mīli? Un šeit viņam teica: gani manus jērus, gani manas avis. Proti šeit, sevišķi mums katoļiem, ir šis ticības apliecinājums, ka Pēteris ir pirmais starp apustuļiem. Kristus viņam uzticēja vadīt viņa baznīcu, uz viņa to viņš ir cēlis. Šo vietu ir apmeklējis pāvests Jānis Pāvils II. Te var redzēt viņu, lūdzamies šeit. Šeit var redzēt visus svētā Pētera pēctečus līdz pat mūžībā aizgājušam pāvestam Franciskam. Un tieši tagad mēs lūdzamies par konklāvu, kas tagad sāksies. Mēs lūdzamies par kardinālu kolēģiju, kas vēlēs jaunu Pētera pēcteci. Mīļie draugi, lūksimies arī mēs par baznīcu. Lūdzamies arī mēs par jaunā pāvesta ievēlēšanu. Paskatieties, Pāvils VI 64. gadā, pirmais pāvests vēl 2. Vatikāna koncila laika ir apmeklējis šo vietu, pirmais pāvests pēc apustuļa Pētera. Pirmais pāvests mūsdienās, tā teiksim. Un šeit ir baznīca, kur altāri ir akmens, uz kura saskaņā ar tradīciju Jēzus arī sagatavoja mācekļiem maltīti, pasniedza uz ogliem. Lūk, mīļie draugi, mēs esam pie Pētera primāta baznīcas. Šeit, Galilejas ezera krastā, Jēzus jautāja Pēterim: Sīmeni, Jonas dēls, vai tu mani mīli? Šeit viņš sagatavoja tiem maltīti. Šeit viņš 3 reizes jautājot Pēterim: vai tu mani mīli? Teica viņam: gani manus jērus, gani manas avis. Šeit Jēzus teica viņam: seko man. Jau 4. gadsimta sveceniece Egērija no Spānijas šeit atnākusi liecina par šiem akmeņiem, kas izskatās kā sirdis. Kādā ziņā tie arī atgādina par šo kunga jautājumu mums: vai tu mani mīli? Jo tik tiešām šis aicinājums ir ikvienam no mums. Vai tu mani mīli? Neskatoties uz saviem grēkiem, neskatoties uz visām reizēm, kad mani nodot. Un mūsu atbilde vienmēr jābūt: kungs, tu visu zini, tu zini, ka tevi mīlu. Iesim tagad uz mirkli baznīcā. Pāvils VI, svētais pāvis, Pāvils VI, apmeklē šo vietu, ka pirmais pāvis mūsu laikos, 2. Vatikāna koncila laikos, šeit apliecināja to, ka viņš arī ir tas mūsu laiko Pēteris, ka arī viņš ir tas, kas seko Kristus pavēlei: gani manas aitiņas. Pēc viņa šo vietu apmeklēja svētais Jānis Pāvils II. Un, mīļie draugi, šeit arī gribu teikt: mīlēsim arī pāvestu, lūksimies par viņu. Lai katrs pāvests vienmēr saka kungam: tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Lai dzird vārdus: gani manus jēriņus, aitiņas, seko man. Redzēsim klinti, kuru gadsimtus godināja svecinieki. Klusumā arī mēs teiksim kungam: kungs, tu visu zini, tu zini, ka tevi mīlu. Uz plāksnes latīņu valoda ir rakstīts, tā kā visur svētē zeme, šeit, hik. Šeit ir rakstīts: šeit mācekļi redzēja ogles kvēlojumu un zivis uz tām un maizi, no Jāņa evaņģēlija 21:9. Vai tu mani mīli? Kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Seko man.